Sveiki, draugi! Ar pirmo dublu nesnāca, mēģināsim ar otro, ko atceramies, kas mums tika prognozēts 5., 6., vēlāk 7. mēnesī no žurnāla The Economist World Ahead 25. gadā. Mums ir Putins, mums ir atoms, mums ir raķetes, un mēs redzam pēdējo dienu notikums, pēdējo nedēļu notikums. Mēs redzam notikumus Krievijā, ka tur tiks sabopārdētas lidmašīnas. Mēs redzam to, kas tagad notiek starp Irānu un Izraelu, un skatāmies, kā tas bija prognozēts un kas mums vēl sagaida priekšā. Šitā izskatījās tas lielais World Ahead žurnāliņš. Viss ir priekšā, mums vēl ir atomsprādziens, jeb lielie notikumi Irānā, kas ir jūlijas, augusts, principā palicis pavisam maz, un vēl dažādi interesanti notikumi, ne? Kur mums bija nemieri, 5. mēnesis, kur 6. iet pilnā spārā, un skāt. Šeit ir pirmais no lielajiem notikumiem, kas bija saistībā ar, atomlietām un gada prognozētajām lietām. Kur mums ir Ukrainas 2 lodziņi, kas ir Ukrainas sarunas, kas beidzās ar to pašu neko, bet tajā pašā laikā, bija lielais sprādziens Krievijā, kur, daži saka, ka 12, citi saka, ka pār 30 bumbvedēji tika saspridzināti, sadedzināti un tālāk. Jebkurā gadījumā trieciens pa Krievijas atomu triadi. Redz, kur ir interesants, tas žurnāliņš 23. gada, Christmas double issue, tam vienmēr ir liela nozīme, gada nozīme, tā tālāk. Šis ir viens no populārākiem, starp citu, vākiem, ko mēģināja dažādos veidos iztulkot un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija atomlietiņas iekšā. Pagāja tieši 2,5 gadi pa saulgriežiem, un mēs tuvojamies vasaras saulgriežiem, un mums ir notikumi starp Irānu un Izraelu. Šeit mēs vēl atceramies tiešos notikumus par Ukrainu, kur it kā vajadzēja būt sarunām. Sarunas bija, beidzās ar to pašu neko. Šeit ir interesanti norādi par tām lidmašīnām, kas kaut kur aizlidoja. Redz, kur mēs redzam, kas mums vēl nedaudz priekšā, raķetītes ir Eiropa sasalta. Kāpēc Eiropa sasalta? Tāpēc, ka mums ir absolūti skaidrs, kas notiks ar Irānas gāzes atradnēm. Kā jums zināms, Irāna ir viens no lielākajiem gāzes piegādātājiem pasaulē. Un līdz ar to izskatās, ka Irānas gāzes pasaulē pietrūks, un Eiropa būs viena no lielākajiem cietējiem. Tā kā gatavojamies ekonomiskajām pārmaiņām. Šeit ir raķetīte un raķetīte, kas nedaudz mazliet atgādina lidmašīnu un notikumi Krievijā. Mēs runājam par Krieviju, mazliet atceramies notikums Krievijā, tad 24. gada maijā, gandrīz gadu apkaļ, bija vēl viena interesanta lieta, kur bija raķete, Putina roka, tad bija Amerika testi, raķetes dažās vietās lidojumi tā tālāk uz sarkanu tepiņu, tātad pārietas kārtējās sarkanās līnijas, un, protams, tajā brīdī bija sabombardēts, lielais radars, kas bija Russian Early Warning Radar. Drones. Viņš tur uzspridzināja, tā tālāk, solīti pa solītim, kaut kas tiek iznīcināts, lai vēlāk var, kaut ko izdarīt, varbūt masveidā. Kas attiecās uz Krieviju un, piemēram, Kremli, te ir mazi interesanti nobīdi. Redz, kur ir tieši, oktobrs plus 2,5 gadi, redzam, ka kaut kas krīt no augšas, bet tas varbūt precīzi nepiepildījās. The Economist bija maziņš izņēmums un skatāmies, un kur viss, interesanti piepildījās. Kur ir Putins, staigā uz sarkanā paklāja, tātad sarkanās līnijas tiek pārkāptas, mums ir Kremlis, Kremlim kaut kas deg augšā, un ko mēs redzam? Te šajā gadījumā sanāca 9 mēneši. Kāpēc tajā ir? Man šobrīd nav jausmas. Nezinu. Redzēsim. Turpināsim sekot, kāpēc šajā gadījumā žurnāls The Economist viņa prognoze piepildījās nevis 6 mēnešos, bet 9. Mēģināsim sameklēt likumsakarības. Lecam uz priekšu un skatāmies. Kas attiecas tieši uz pēdējiem notikumiem, kas bija pēdējās dienās, tātad redz, kur mums ir vairākas rociņas, Hastanak šātra, kā jau žurnāls The Economist ir visparedzēts. Es par šo brīdināju 25. gada janvārī, pagājis tieši pusgads, un ko mēs redzam, tur visi tur rociņas, The Economist galvenā lietiņā viss notiekās, un es, prognozēju pāris interesants lietas, kur ASV, Krievijā, Irānā un Eiropā. Un, mēs tā skatāmies, ko mēs redzam, ASV ir protesti
Losandželosā un visur citur Amerikā. Krievijā bija problēmas ar lidmašīnām, kuras tika saspridzināts. Irānā, jūs paši ziniet, tur tagad aktīva kara darbība, raķetēm sūta šurp tur. Eiropā, jā. Eiropā varbūt mazāk, bet uz 2/3 visai Eiropā piepildījies, tāpēc, ka sākums ir Īrijā, jo Īrijā sākās protests pret migrantiem. Tā kā pa lielam, pat visās 4 daļās prognozes piepildījās. Jā, šeit ir interesanti notikumi, kas mums sanāk Losandželosā, un baigi interesanti ir, kad Āfrikas roka līdzīgi mazliet Black Lives Matter, un šajā gadījumā tie, kas atbalstīja demokrātiskās lietas, viņi ir lielie revolucionāri šobrīd. Skatāmies, kas mums tālāk saistībā ar šo pašu konfliktu, mums būs interesanti notikumi arī saistībā ar Erdoganu. Turcija spēlēs viennozīmīgi savu interesantu lomu. Kas mums vēl sagaida priekšā? Jā, problēmas ar bankām, jeb scam, un kas mums tas ir? Piggy bank, jeb skaidrā nauda, kā mēs zinām. Jā, piggy bank simbols ir skaidrās naudas problēmas, un apskatāmies vēsturē, kas ir ar piggy bank. Ne, un te mēs redzam interesantās lietas, kura mums ir 19. 21. gads, kad mēs redzējām interesantos notikumus saistībā ar Covid-ā un tā. Tād mums ir 7. 8. gads, mēs redzam precīzi tās pašās lietas, bet šajā gadījumā ir sarkans un uz drausmīgā āķi un tā. Pēc tam mēs redzējām lielos notikumus 96. gadā, 23. Un, protams, arī redzējām, ka piggy bank ir visi kārtībā un viss uzpildās tas 2004. Tā kā pameklējiet paši simbolu piggy bank un pasmaidiet, priekšā būs interesanti notikumi. Protams, Pentagons un Izraela ar šo neapstāsies un būs pāris interesants lietas. Jā, pieļauju, ka būs kaut kādi spēcīgi notikumi uz ūdens. Ļoti iespējams, ka kāds kuģis kaut kur ies, kaut kas notiks, varbūt ne līdz galam viņam tur kaut kas izdosies. Varbūt kaut ko uzspridzinās, kā teikt, atsūtīs kādu vecu kuģi ar lielu simbolu, aizies lejā, kas vēlāk būs, bet force majeure būs, kāzuls belle būs, un tad aizies, kā teikt, vilcieniņš tālāk. Cik cilvēki noticēs, nenoticēs, tas ir tālāk jau propagandas jautājums. Bet mums jau interesē, protams, arī kas finansēs, un skatāmies, kas ir līdzīgs finansēs, Un finansēs mūs sagaida, 25. gada, tur ir oktobrs, novembris, decembris, uz to laiku mēs ejam, un mēs redzam, ka Trumps iet pa kaut kādu sarkanu taku, kaut kāds būs, mēs redzam kaut kādi nemieru Losandželosā, mēs redzam, ka Amerika kaut ko pūš, un bet arī redzam, ka sarkanā līnija iet taisni lejā, un apskatāmies, kas bija vēsturē. Jā, un analoģiskā lieta, ko mēs redzam vēsturē, atceramies Trumps, tāda piramīdiņa, viņš tur roku, kaut kas sarkans, un tad mēs redzam protestus, vēl kaut kādas interesantas lietas, un 20. gada marts, un pareizi, kā grafiks izskatās, taisni uz leju, viens liels kritiens. Līdz ar to domājiet paši, es jums dodu informāciju, komentējiet, uzdodiet jautājumus, dalieties ar cilvēkiem, tāpēc, ka tāda informācija, kā es jums dodu, neviens cits jums nedos. Nākat uz konsultāciju, augšā būs yogaastroloģija.com, sūtiet savus datus, dalieties ar draugiem un tiekamies konsultācijā. Cerams, ka patika. Gaidām nākamos seriālus. Nākamos seriālus būs daudz un cerams īsāk būs jautri.